Labdien! Sākšu ar to, ka droši vien katram no mums ir priekšstats par to, kas ir ģerbonis un kādiem simboliem vajadzētu būt attēlotiem tieši pie jūras pilsētu ģerboņos. Es atļaušos minēt, kā tā varētu būt jūra, tā varētu būt saule, tās varētu būt zivis, kuģi, ūdensputni, kāpas un tam līdzīgi simboli. Atbildi uz šo jautājumu un jautājumu, vai Latvijas pie jūras pilsētu ģerboņos izmantotā heraldiskā simbolika atspoguļo katras pilsētas identitāti un piederību pie jūras reģionam, es meklēju šajā referātā, cenšoties klausītāji izvest cauri 20. gadsimta pilsētu ģerboņu vēstures līkločiem. Vispirms pavisam īsi par terminoloģiju, lai mums būtu tāds vienots priekšstats par to, par ko es runāju, proti, kas tad ir ģerbonis. Ģerbonis ir saskaņā ar heraldikas likumiem veidots simbols, tas kalpo kā atpazīstamības zīme valstīm, dzimtām, organizācijām, un ģerboņos parasti attēlo vēsturiskas, kultūras vai simboliskas nozīmes elementus. Savukārt identitāte ir daudzdimensionāls jēdziens, un tas norāda uz indivīda vai grupas unikālo pašapziņu, piederību, kā arī atšķirīgām īpašībām. Identitāte var būt gan personiska, gan sociāla, gan nacionāla, gan kultūras, gan arī vizuāla. Ģerbonis visos laikmetos ir bijis viens no spēcīgākajiem identitātes simboliem, kas vizuāli atspoguļo pilsētas vērtības, vēsturi un statusu. Ģerboņu pirmsākumi ir meklējami viduslaikos, bet šodien, lai atrastu atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem, es runāšu par to, kā tieši Latvijas pie jūras pilsētu ģerboņi veidojās, kāda bija to vieta un loma 20. gadsimta politiskajā un sabiedriskajā dzīvē un pilsētas identitātes veidošanā. Referātā tiks aplūkoti konkrēti Ventspils, Liepājas, Pāvilostas, Jūrmalas, Ainažu, Salacgrīvas, Salkrastu, kā arī 2 bijušo pilsētu Slokas un Ķemeru ģerboņi. Pat nepārāk uzmanīgi aplūkojot šos jūsu priekšā esošos ģerboņus, rodas pirmais iespējas, ka tajos ir izmantot ļoti dažāda simbolika. Piekritīsiet, Ventspils ģerbonī ķetnu krusts, kāpu priede Pāvilostai, Liepa Liepājai, Vidzemes grifs Ainažiem, Kurzemes lauva Liepājai, zvaigznes, saule, enkuri un tā tālāk. Tas uzskaitījums šajos 7 ģerboņos, simbolikas uzskaitījums ir gana plašs. Ventspils un Liepājas ģerboņi šajā stāstā ir chronoloģiski senākie. Senākie Ventspils heraldiskās simbolikas piemēri ir datējami ar 14. gadsimtu, savukārt Liepājas ģerbonis ir tapis gandrīz vienlaicīgi ar pilsētas dibināšanu. Šobrīd Liepāja svin savu apaļo jubileju, proti Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā. Pārmaiņas heraldiskās simbolikas izvēlē un lietošanā ienesa politiskajiem notikumiem bagātais 20. gadsimts. No Latvijas municipālās heraldikas vēstures pētniecības skatu punkta 20. gadsimts ir iedalāms 3 posmos. Pirmkārt, tas ir neatkarīgās Latvijas republikas laiks no 1918. līdz 1940. gadam. Seko tā sauktais padomju okupācijas periods ar savu specifisko heraldiku. Un kā trešais noslēdzošais posms ir starpkaru gados iedibinātās heraldiskās sistēmas atjaunošanas un turpināšanas posms. Un patiesībā, ja jūs tā uzmanīgi klausījāties, šie 3 heraldikas attīstības posmi precīzi sakarīt ar Latvijas Republikas politiskās vēstures posmiem. Un tas savukārt akcentē ģerboņu būtisko nozīmi ikvienas politiskās varas ideoloģijas nostādnēs un šīs ideoloģijas reprezentēšanā. Pilsētu ģerboņus Latvijas Republika sāka veidot 1923. gadā.
Un kā vieni no pirmajiem heraldiskās komitejas uzmanības lokā nonāca minētie Ventspils un Liepājas ģerboņi. Kas tad bija mainījies? Kādēļ šī simbolika bija jāpārskata? Vispirms mums pašiem bija sava valsts. Mums pašiem bija sava jauna valsts un vēsturiskā pilsētu simbolika, kas neatbilda šīs jaunās nacionālās valsts priekšstatam par to, kā mēs sevi reprezentējam. Kāpēc vēsturiskie jeb veco pilsētu ģerboņi tika uzskatīti par svešiem vai arī dažbrīd pat par tādiem, kurus ienīda? Un es domāju, ka atbilde lielā mērā slēpjas Teodora Zaļkalna teiktajā par valsts ģerboni. Atgādināšu, ka valsts ģerbonī mums ir gan Kurzemes lauva, gan Vidzemes grifs un, protams, arī vēl citi simboli. Tātad, ko viņš teica? Viņš teica, ka valsts ģerbonī ir attēloti, citēju, no bruņniecības patapināti, viltīgi, varas kāri ērmi. Vai iekšlietu ministrijas pašvaldību komisijas ierēdņa Gustava Reinharda teiktais 1923. gadā apspriežot Latvijas pilsētu ģerboņu jautājumu, kā, citēju, daudzreiz viņi ir caurpīti no bijušās Krievijas un citu valstu nozīmēm. Citāta beigas. Arī prese aktīvi piedalījās gan vēsturiskās, gan jaunveidotās simbolikas kritizēšanā. Piemēram, jaunapstiprinātie pilsētu ģerboņi liecina, ka dažu projektu autori vēl nav pratuši atsvabināties no nelatviskiem motīviem un svešiem rēgiem, kuri mums atgādina drūmo pagātni. Arī šeit derētu dziļāks skats un latviskāka orientācija materiāla izvēlē. Tā 1925. gadā rakstīja laikraksts Latvijas Saule. Un kā tad tas izskatījās dzīvē? Mazliet par Ventspils ģerboni. Pilsētas valde Ventspils ģerbonī pavisam noteikti vēlējās Četnu krusta vietā ievietot ugunskrustu, kā daudz latviskāku simbolu. Arī mākslinieks Ansis Cīrulis piedāvāja savus pilsētu ģerboņu projektu variantus, un šeit jūs arī redzat vienu no tiem, proti 24. gadā tādu izveidoto uzlaboto pilsētas ģerboni, kas arī ir dekorēts ar tādiem latviskiem motīviem, nacionāliem motīviem. Tomēr rezultātā ģerbonī tika saglabāta vēsturiskā viduslaiku simbolika, to mākslinieciski pilnveidojot un noformējot. Interesants bija Ventspils ģerboņa tālākais ceļš 20. gadsimtā. Padomju okupācijas laikā Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja rīkoja konkursu ģerboņu izstrādei. Konkursu nolikumā tika noteikts, kādi ir ģerboņu izstrādes pamatprincipi, un rezultātā konkursam tika iesūtīts ļoti liels darbu skaits, kopumā 53 dažādi ģerboņu projekti. Iesniegtie darbi tika izstādīti vērtēšanai iedzīvotājiem, bet tomēr gala lēmumu visā šajā procesā pieņēma komisija 7 cilvēku sastāvā. Rezultātā par veiksmīgākajiem tika atzīti 2 mākslinieku, Alberta Mieža un Zigurda Štramdiera projekts, un tos apvienojot 68. gadā Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu padome apstiprināja pilsētas ģerboni. Taču pēc 2 gadiem šis ģerbonis tika pamainīts tādējādi, kā tika samainīta simbolikas atrašanās vieta ģerbonī. Te jūs redzat 68. gada projektu un 70. gada projektu. Nolasīšu ģerboņa aprakstu un nolasīšu tādēļ, lai jūs dzirdētu, kā tad tiek pamatota simbolikas izvēle ģerbonī. Ventspils pilsētas ģerboņa noformējumā tika ietvertas Latvijas PSR karoga krāsas, kas atspoguļoja mūsu padomju dzīves šodienu. Ģerboņa apakšējā ovālajā daļā uz tumši sarkana fona attēlots sudrabots tīkls, senas zvejnieku pilsētas simbols. Ģerboņa noformējuma augšējā daļā uz karoga fona attēlots sudrabots ar apzeltījumiem medību raks, kas norāda, ka Ventspils apkārtne no seniem laikiem bijis bagāts medību apvidus.
Virs tīkla attēlots stūres rats, kas simbolizē mūsdienu Ventspils kā ostas pilsētas būtisku iezīmi jūras tirdzniecības un zvejniecības plašo attīstību pilsētā. Jāteic gan, ka 1989. gadā Ventspils pilsētas tautas deputātu padome atcēla šo lēmumu un atgriezās pie vēsturiskā 1925. gadā apstiprinātā Ventspils ģerboņu lietošanas. Paskatīsimies mazliet tālāk. Kas tad notiek ar Liepāju? Liepāja arī padomju okupācijas laikā atteicās no savas vēsturiskās simbolikas un pieņēma lēmumu izveidot jaunu ģerboni ar padomju simboliku, kas šeit ir attēlots uz konkrētās skārda kafijas kārbas. Un Lauva pilsētas ģerbonī atgriezās arī 1980. gadu beigās, kad pilsētas izpildu komiteja pieņēma lēmumu atjaunot vēsturisko ģerboni, jo tas visos laikos bijis mūsu pilsētas simbols jau kopš 17. gadsimta. Bez tādām nopietnām diskusijām 1920. gados tika izstrādāti Ainažu un Salacgrīvas ģerboņi. Heraldiskā komisija izstrādāja projektus, pilsētas valdes piekrita, un tālāk šis ģerboņa apstiprināšanas process neradīja nekādas problēmas vai jautājumus. Un vienkārši bija arī slokas ģerboņa apstiprināšanas ceļš, jo sloka jau kopš 19. gadsimta vidus, kopš Krievijas impērijas laika lietoja šo ģerboni, mūra daļu un sakrustotu sobenus par to. Un, kā jau teicu, nekādas diskusijas nebija par šo simbolikas izvēli. Būtībā atlika tikai izgatavot korektus, krāsainus ģerboņus un tos apstiprināt. Ja mēs nonākam pie tās vietas, kur mēs šodien ar jums atrodamies, tad Rīgas Jūrmalas valde jau sākotnēji, tad, kad ģerboņus sāka veidot, izrādīja zināmu entuziasmu un iesniedza heraldiskajai komitejai priekšlikumu, kā pilsētas ģerbonī vajadzētu noteikti būt attēlotai jūrai, vajadzētu būt attēlotai saulei un vajadzētu būt attēlotai priedei. Ko no tā visa mēs šodien redzam? Jūru. Jā, jūra ir palikusi. Tas nozīmē, ka heraldiskā komiteja šo vēlmi neatbalstīja, bet jau 1924. gadā nāca ar tādu savu priekšlikumu attēlot tieši tos simbolus Jūrmalas pilsētas ģerbonī, kurus mēs redzam arī šodien. Un ģerbonis tika apstiprināts. 1968. gadā, tātad atkal jau padomju okupācijas laikā, kad Latvijas pilsētas, praktiski visas pilsētas pārstrādāja savu simboliku, arī Jūrmalas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja apstiprināja tā saukto padomju Jūrmalas ģerboni. Mēs varētu teikt, ka neko īpaši jau tas neatšķiras no 1925. gada ģerboņa, bet šeit es atkal gribētu nolasīt pilno ģerboņa aprakstu ar visu izvēlētās simbolikas skaidrošanu un skaidrojumu. Sākums ir sarežģīts, klausieties uzmanīgi. Ģerbonis pēc formas iekļaujas taisnstūrī. Apakšējo daļu veido pussaplis ar centru uz taisnstūra vertikālās simetrijas as, un to veido jūra un gaiss. Abas kūrorta Jūrmalas svarīgākās sastāvdaļas. Uz zilā debesu fona ģerboņa augšdaļas vidū zeltīta piecstūraina zvaigzne, zem kuras attēlota lidojoša kāja sudraba krāsā ar melnu kontūrējumu. Zeltītā zvaigzne kā valsts karoga elements sastāvdaļa simbolizē kurortpilsētas nozīmīgumu Padomju Savienībā un popularitāti daudznāciju savienoto republiku darbaļaužu vidū. Kājas mierīgajam lidojumam jāsimbolizē Jūrmalas darbaļaužu lielā paļāvība uz saviem spēkiem un uzņēmība veikt atbildīgos pasākumus savas kurortpilsētas uzplaukuma labā. Citāti beigas.
Diskusijas par vēsturiskā ģerboņa atjaunošanu 1980. gadu beigās arī bija diezgan kaismīgas, jo Jūrmalas pilsēta iesaistīja šajā procesā savus iedzīvotājus, tika presē bija vairākas publikācijas, un arī lasītāji varēja izteikt savu viedokli. Un apkopojot šos te lasītāju viedokļus, proti par to, kādam tad vajadzētu izskatīties Jūrmalas ģerbonim un vai vajadzētu atgriezties pie vēsturiskās simbolikas, te var izdalīt tādas, trīs virzienus. Viens – apvienot Jūrmalas ķemeru un Slokas ģerboņus. Otrs virziens – nekādā gadījumā neatjaunot vēsturisko ģerboņu, jo kāju un zvaigznes izskatās par daudz saspiestas. Un trešais – nevajag to vēsturisko, jo arguments vienkārši burvīgs, tas nav skaists. Tieši tik vienkārši. Bet rezultātā Jūrmala 90. gadā, tātad pirms 35 gadiem, 29. martā, tepat tas datums, atjaunoja savu vēsturisko simboliku. Tad šķiet, ka aizraujošāks ir stāsts par ķemeru ģerboņu veidošanas vēsturi. Aizraujošāks tādēļ, ka ķemeri pie savas simbolikas tika 10 gadu laikā. 1928. gadā pilsētas valde iesniedza projektu, kurā tā gribēja redzēt attēlotu sauli, 3 zvaigznes, jūru, gulbi un valsts karoga krāsas. Te jūs redzat šo ģerboni tādā mūsdienu izpildījumā, ņemot par pamatu izvēlēto simboliku. Protams, cita mākslinieka izpildījumā tas varētu izskatīties atšķirīgi. Tad nākamais projekts bija šis vispārējais veselības simbols, biķeris, ap kuru apvijusies melna čūska ar sudraba pumpiņām. Par šo diskutēja kādu brītiņu, līdz izlēma konsultēties ar ķemeru kurortu direktoru doktoru Lībieti. Un šajās sarunās nonāca pie rezultāta, ka nē, ķemeriem nedrīkst būt vispārējais veselības simbols attēlots ģerbonī, jo tas nebūs kā ķemeru identitātes zīme. Un tādēļ beigās 1938. gadā diezgan veiksmīgi šis ceļš aizvijās līdz mums pazīstamajam delfīnam, kā ķemeru pilsētas simbolam. Saulkrasta un Pāvilosta ir divas jaunākās pilsētas, kuras pilsētu tiesības ieguva 90. gados 20. gadsimtā. Un šī simbolika Saulkrastiem saistīta ar nosaukumu. Tātad šī saules pusīte vistiešākajā veidā parāda to, kā parāda virzību uz pilsētas nosaukumu. Savukārt Pāvilosta savā ģerbonī patiešām vēlējās redzēt ar jūru saistītus simbolus, proti jūru zivis, bet heraldikas komisija šo projektu ideju noraidīja kā tādu, un ieklausieties, kas ir raksturīga daudzām pie jūras pilsētām un pilsētām, kuras atrodas pie ūdeņiem. Tādēļ Pāvilos ģerbonī no jūras, tā teikt, pie jūras, varētu teikt, ir palikusi tikai šī sarkanā kāpu priede. Pārējot mazliet no vēstures un apkopojot to visu iepriekš teikto, ģerbonis kā tāds politisks un sabiedrībā aktuāls simbols ir kalpojis visu laiku, un tad, kad 20. gados bija aktuāla Rīgas Jūrmalas pievienošana Rīgas pilsētai, arī humoristiskais izdevums Svari ķērās pie pilsētu simbolikas apspēlēšanas un gribēja Rīgas ģerbonī atveidotajam lauvam izbarot Jūrmalas kāju. Ja, tāds noteikts norādījums uz politiskajām kolīzijām. Vēlreiz apkopojot šis attēls jūsu priekšā, ko jūs jau redzējāt, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tā simbolika patiesībā ir gana atšķirīga.
Bet, kas ir svarīgi, katras piejūras pilsētas ģerbonī attēlotā simbolika ir tā, kas mums raksturo konkrēto pilsētu. Diez vai mēs sajauksim, Rīgas jūrmalu ar Bausku. Droši vien nē, ja? Ir kaut kāda tā simbolika, kas patiešām ir raksturīga visiem. Un atļaušos, piedodiet mazliet pārkāpt laikam, bet tomēr to kopsavilkumu beigās jums iedot. 20. gadsimtā ģerbonis un pilsētu ģerbonis pilda vairākas svarīgas funkcijas, gan vietējā, gan arī plašākā kontekstā. Pilsētas ģerbonis ir cieši saistīts ar tās vēsturi un tradīcijām. Ģerbonis atspoguļo pilsētas vēsturi, notikumus vai dabas īpatnības. Ģerbonis kalpo kā vēsturiskās atmiņas simbols, tas simbolizē vietējo kopienu, un arī tādos mūsdienu apstākļos, kad pilsētas savstarpēji konkurē par turistiem, par investīcijām. Ģerbonis kalpo kā tāds mārketinga elements, to izmanto arī juridiski kā pilsētu zīmogos un uniformās uz pašvaldību ēkām. Un pats beidzamais slaids jūsu priekšā, kur es centos salikt tādas teorētiskās lietas kopā, par ko es te runāju, proti par to, kas tad ir ģerbonis un kā tas atspoguļo identitāti. Un tad tai lielajā dzeltenajā aplī šie te minētie termini būtībā ir tie vienojošie, pie kā pilsētas simbolika mūs aizved. Nepretendēju, ka vienīgie, bet vienojošie pavisam noteikti. Paldies!